Tuvojamies mūsu viesnīcai. Iespējams, tā ir Jinxi Hotel. Bet kas man patīk ķīniešiem, tiem ir diezgan lieli tādi ievērojami vārdi uz viesnīcu. Ķīnas karoga tāda. Olej. Rekā tas smuku uztaisīts, izgaismots koks un lampioni. Tāds specifisks vārds. Un tas ir pasākums, kurā mēs piedalāmies Endless Horizon China. Brauksim šo maršrutu ar mašīnām. Tā mums izskatās viesnīca. Liels vestibils. Tāds mums izskatās vestibils. Ejam uz 9110 numuriņu meklējam. Tā, tam būtu jābūt te. Un ir. Pieliekam atslēgu un skatāmies, kas mums te ir. Uzreiz vanstava. Griezti ir augsti, liela tāpa. Numuriņš varbūt ir, bišķi palietots. Tāds ir jau kādu laiku, tā teikt, pie apāršiem. Kas forši Ķīnā ļoti daudz liek ūdeni. Kafija un, ko mēs pārbaudam, rekur deru. Visur viesnīcās liek arī Eiropas rozeti. Pašiem ķīniešiem ir rekur šāda. Ir tāda 3 plāksnītēm. Bet mūsu rozetes arī te visur der. Pasies kāds galds. Var nopietni pastrādāt. Tā, zolīt. Tiešām liels un galvenais, ka numuriņš ir augsts. Kas mums te notiek? Var izludināt. Tos ap citu vajag. Te arī es ienāku kadrā. Vanna. Ir, nezinu, pēc sajūtām liekas, ka 90. bet varētu būt arī 2000. gadi. Elektrība pienāk podam? Nepienāk. Tā, un duša. Marmoriņš agrāk bija smuks. Tas zaļais tāds palietots. Pabeigsim ar smuko kadru. Guļamisībā tā kā skatīsimies, kāds vēl ir. Mums būs viesnīca šajā te braucienā.